Rīgas centra rajona tiesā šodien tiesāja 6 seksuālo minoritāšu pretiniekus. Visi viņi piedalījās antipraida aktivitātēs 22. jūlijā. 3 par sapūšu olu, fekāliju un citu priekšmetu mētāšanu piesprieda 50 latus naudas sodu, bet vienam būs jāsamaksā 25 lati. Tiesājumie gan sevi par huligāniem neuzskata. Нет, я с приговором не согласен. Я 22 числа вышел для того, чтобы защитить права детей, защитить свои права, защитить права граждан. А я сегодня являюсь осужденным за те права, за которые я вышел. И на следующий год я надеюсь, что Латвия примет закон о том, что гомосексуализм и лесбиянство, оно не будет шагать по латвийской земле. Латвия – это христианская страна. Divus antipraidistus tiesā attaisnoja. Starp attaisnotajiem ir arī vienīgais no todien 14 aizturētajiem, pret kuru ierosināts krimināla process par pretošanos policijas darbiniekiem un uzbrukumu drošības policijas pārstāvjiem. Šī lieta vēl tiks skatīta policijā. Guntis Meisters, Sergejs Markēlovs, TV3 ziņas.